no katrā minūtes, maksimums minūte atskaita ar sekojušiem jautājumiem. Jūsu naudiņu, cik nopelnījāt, un stratēģiju. Tad, ko tirgojām, kam tirgojāt, apmēram tā. Jā? Tad prece, auditorija, galvenais secinājums. Tad 3 jautājumi. Naudas summa, stratēģija un galvenais secinājums. Ok? Ok. Jā? Aiziet. Tātad manā iepelnītā naudas summa ir 2,27 centīmi. Tātad stratēģija es izmantoju, es laiku centējos uz sērkociņu tirgošanu, un mans īpašais piedāvājums bija tas, ka mani sērkociņi smaržoja. Viņi bija vienmēr tēns smaržām, tu es varēju viņu klātbūtnē iesmaržināt viņus. Un būtībā visu laiku stratēģija tika vērsta uz to, ka centos tirgot produktu jau jaunākiem cilvēkiem, jo viņi visatsaucīgākie bija, cik sapratu no sākuma. Un arī, jā, tātad pārsvarā atgrozījos no sākuma pa banku augstskolu. Cilvēki ēdot vienkārši piegāja pie viņiem klāt un runāja, un tas bija ērtāk, ka nejūtās tā, ka es viņiem tik ļoti uzbalstos, kā, teiksim, es viņiem uz ielas eju viņiem klāt. Galvenais secinājums no visa. Galvenais, un vēl, ko es centos savā runā, visu laiku centos formulēt pozitīvo nolūku. Nekādus nekādus vai nevēlaties, vai negribat. No tiem centos atrisināties pilnībā un visu laiku centos mainīt un būt pozitīvi. Un galvenais secinājums, jā, naudas stundas laikā var nopelnīt viegli, nav grūti, galvenais jābūt apņēmībai un varbūt vajadzēja pāriet no sērkociņiem kaut ko lielāku. Super. Tātad es ieņēmu Latvijas 35 centīmus. Mana stratēģija bija no sākuma pārdevu vienkārši sērkociņu kastītes, pēc tam es atklāju, ka pie Rīgas mākslas dizaina vidusskolā ir ļoti vienkārši dabūt krāsas pa brīvu. Un man cilvēki nokrāsoja, un es viņiem tad piedāvāju izveidot zīmējumus. Varbūt viņi, jebko, ko viņi vēlējās. Piemēram, es varēju savu pirkstu nospiedumus tur atstāt, varēju tur putniņus sazīmēt un tam līdzīgas lietas, uz ko es arī centos tā kā vairāk strādāt uz šo, vairāk tā kā uz labdarības tā kā slēdzienu. Tā. Un mani secinājumi bija tādi, ka gados jauni cilvēki un atraktīvi cilvēki ir vairāk ieinteresēti pirkt produkciju. Un tie cilvēki, ar kuriem es no sākuma runāju, bija diezgan noslēgti un nevēlējās man pārdot, no manis pirkt sērkociņus. Ok, paldies. Es nopelnīju 5,70. Es uzreiz jau sapratu, ka ar sērkociņiem daudz nevarēs nopelnīt, tāpēc ātrāk gribēju viņus pārdot un nopirkt kaut ko citu. Tāpēc es no sākuma pārdevu pa vienai sērkociņu kastītei kādiem 3 cilvēkiem, bet tad uzreiz vienai sievietei pārdevu visus, pa kādi 2 lati. Un es nepārdevu sērkociņus, bet es tā kā vairāk pārdevu dzejoli, jo es viņai piedāvāju sērkociņus un plus vēl viņi varēja izvēlēties vai dzejoli, vai deju, vai dziesmu no manas. Un tad es mammai paprasīju, lai man atsūta kādu labu smuku dzejoli, un es viņai nolasīju dzejoli, viņa bija baigi priecīgā. Un jā, tad viņa man 2 latus samaksāja par kādiem 6 sērkociņiem. Un tad es aizgāju uz Statoil, nopirku 2 prezervatīvu paciņas, un Rimī nopirku šādas tekārtiņas. Un es iekšā ierakstīju vairākus padomus, un arī pozas. Un es gāju pārsvarā pie puišiem un prasīju no sākuma viņiem draudzene, un vai viņi nevēlas nopirkt prezervatīvu plus īsta guru padomu, un ļoti labu kartiņu. Un tad es teicu, ka viņi varēs tikai izlasīt to tur tikai tā, ka viņi nopirks. Un, protams, viņi bija interesēti un diezgan ātri izpirka. Man palika tikai 1 pāri un 1 kartiņa. Un secinājums, stratēģija bija meklēt īsto auditoriju, tas ir jaunieši un atraktīvi cilvēki, un atrast labu kontaktu ar viņiem, skatīties acīs un būt pozitīvam. Un galvenais secinājums ir, nav svarīgi tas, ko tu pārdod, bet kā to pasniedz, un pārdot ideju ir vieglāk nekā produktu. Super. Mēs tikai darbojamies visi kopā. Mēs sākumā darījām, ka mēs tirgojam sērkociņu kastītes. Vidējā cena mums bija kā 30 centiem, bet mēs sapratām, ka ar to nekas labs un beigās nebeigsies. Mēs pielietojam mājiņas ideju. Mēs vienkārši iemanījām pirmo sērkociņu kastīti pret
medusātu paciņu vienā barā. Aha. Nākamajā barā par to paciņu mums iedeva smukāku sārkociņu kastīti, kuru nākamajā barā mēs iemainījām pret fantasy stikla putlīti. Tad mēs gājām uz pēdējo bāru, kur mums ieguvām šo te 6 alderu alus kausus. Un tad mēs sapratām, ka mēs kādu dienu turpināsim mūsu mājas procesu, lai redzētu, cik mēs tālu varēsim tikt ar šo visu. Vienkārši kamēr nebūs katram Bentleys, tikmēr neapstāstāsim. Jā, bet naudiņa mums ir tikai 2,41 centīmes, bet, nu, tas uz visiem, domāju, nav galvenais šajā problēmā. Okay. Tā, nu, mēs arī būtībā darbojāmies kopā visu laiku. Atradām, ka vislabākā vieta bija dizaina tās skolas. Cilvēki tur bija daudz, cilvēki bija atsaucīgi. Lielākoties runājām ar meitenēm. Piedāvājām viņām visādus pakalpojumus, piepumpēties, dejojām. Ļoti daudzām vispār neinteresēja sērkociņu. Mūsu galvenā doma bija ar viņām runāties vairāk. Viņus visus, tā kā jūs teicāt, kad meitenes ļoti daudz runājas un kaķetē, un mēs centāmies, jo viņas vilka laiku garumā, un mēs laiku viņus steidzinājām. Bet mūsuprāt, mums ļoti labi izdevās, jo īstenībā mums ļoti retais, kurš nenopirka vispār neko. Aha. Mēs viņu noturējām līdz galam, un man liekas, ka mēs ļoti attīstījām mūsu kaulēšanās spēju. Man liekas, ka vienreiz nepārdevām sārkociņu kastīti par tādu cenu, ko noteica pircējs, jo mēs lūdzām sakiet savu cenu, viņi teica savu, mēs reiz kalējāmies augstāk, un vienreiz mēs nepārdevām zemāk. Aha. Mūsu iegūms pabiem ir 4,66. Aha, uz diviem, no? Secinājums tāds, ka ar meitenēm jārunā ar kaut kādu. Meitenēm patīk dažādi pakalpojumi. Ja ir saistība sievietēm, tad ir vajadzīgs laiks. Aha. Mēs darbojāmies kopā, ja ne sākumā, tad no vidus līdz beigām noteikti. Nopelnījām 12 latus un 2 santīmus uz 3 kopā. Un galvenā mērķa auditorija priekš sērkociņiem mums noteikti bija tehnikuma. Vēlāk mēs pārgājām uz puķēm. Sieviete bija ļoti atsaucīga un iedeva lielu atlēdi, jo sākumā mēs viņai sērkociņus pārdevām. Un par lētu naudu nopirktās puķis mēs piedāvājām kā balvu pretī ziedojumam. Un tā arī mēs palika pāri gan kāds puķis, bet ir galvenais secinājums ir kaut kas sievietes ir atsaucīgāks par vīriešiem, katrā ziņā, jo vīrieši neko negribēja pirkt vispār. Un īstumā nav tā, ka veci cilvēki nepērk. Ir jāatrod tikai veci cilvēki pārīšos, un viņi tiešām nopirks. Vai nu sieva vai vīrs tur pateiks, nu nē, palīdzēsim jauniešiem. Tiešām tā īstenībā ir. Un vēl vīrieši nav ieinteresēti vest sievietēm mājās puķis. Aha. Un tas galvenais, kas ir secinājums, ir? Nopelnīt to ļoti ātri. Un vietās, kur daudz cilvēku, jo mēs beigās lielāko nopelnījām ēdināšanas vietās, tieši kafejnīcās. Ok, labi, paldies. Jā, sākumā mēs gājām kopēji, domājām, ka varēsim atrast kaut ko šajā rajonā, bet pārdomājām, izvēlējāmies jaunu auditoriju un devāmies centra virzienā. Sadalījāmies Latvijas Universitāti un Vecrīgu. Tā, kad es sapratu, ka Latvijas Universitātē tiešām studenti ir studenti, un viņi negrasās maksāt par sārkociņiem naudu, devos apkārt uz Vecrīgu meklēt savus komandas biedrus, bet pa ceļam paspēja iet izglītības zinātnes ministrijā, kur apsargām pārdevu 2 paciņas sārkociņas. Protams, viņš jau kaulējās, bet pat tādu, ka pašizmaksas cenu mēs nepārdevām. Es vairāk izvēlējos kooperatīvo metodi. Es gāju tieši uz uzņēmumiem, gāju pārdot, aizgāju uz Nabaklabu, pārdevu viņiem par 40 centīmiem viens sārkociņas kastīti. Tālāk es vienkārši gāju, kas man skatījos pēc autorijas, kas bija tieši priekšā, jo tiešām jauni cilvēki pērk vairāk nekā vidēji vai vecāki gājumi. Jā, un apkārt ceļā, tā savācām. Es savācu 2 latus 47 centīmus, tad tikai par sārkociņiem palika pāri 1 sārkociņu kastīte. Apkārt ceļā 1 sārkociņu kastīte arī pārdevām lejā puķu veikalā, kur neviens nebija iegriezies tepat pie Malkas augstskola.
Un gala secinājumi, nu, autorijas ir dažādas, un galvenais ir kā ir tā pieeja. Un kolēģiem kaut kā šajā jomā neveicās, varbūt kolēģi var izteikties, kā viņiem gāja. Nu, es notirgoju tikai 2 sērkociņu kastītes, un tās paši komplektā ar cīgu. Jā, kopā ieņēmu cik 32 centīmus, un mēs kaut kā kopēji secinājām, ka turisti ir ļoti nepateicīgi auditorija, kam tirgot sērkociņus. Pirmdienas rītā. Mūsu stratēģija bija sameklēt jaunus studentus un piedāvāt viņiem mazu suvenīru no Latvijas. Kā redzams, nepaveicās. Labi. Tad uz galvu viņi sarēķinām naudas summu komandā.